Protams, ka tas, uz ko mēs vēl esam norādījuši, ka vienām kārtām ir nepieciešams radīt sistēmu, lai tie cilvēki, kas tiešām vēlas investēt reālajā ekonomikā, lai viņiem tāda iespēja būtu, un, protams, arī par to varētu saņemt uzturēšanās atļaujas. Bet tiek radīts dažādas schēmas, un uz dažām schēmām mēs norādījām jau iepriekš, un tagad arī publiski ir izskanējis, ka dažādi aktīvi darboņi ir šos valdes locekļus pieņem vienā kompānijā vairākus pieraksta, lai pēc tam var saņemt šīs uzturēšanās atļaujas. Un tur ir vēl dažādas, kuras mēs ekonomikas ministrijai norādījām, kur šie caurumi ir jāiztaisa ciet, lai neieplūstu pa citiem likuma robiem šīs uzturēšanās atļaujas saņēmēji. Ja neieplūst, jūs esat pārliecināts, ka balsu vairākumu šajā likuma pieņemšanā izdosies nodrošināt? Tā vajadzētu būt. Es ceru, ka koalīcijas partneri turēsies pie panāktās vienošanās. Un ja ne? Tā vajadzētu būt, kad viņi turās pie panāktās vienošanās. Tāpēc es nepieļauju citas varbūtības. Tas būtu tikai, manuprāt, korekti, ka tas tā notiktu tieši tā, kā mēs esam vienojušies. Un ja ne, tad jūs būtu gatavi aiziet? Vēlreiz, jūs uzdodat nekorekts jautājums. Tad, kad viņi rīkosies kā savādāk, tad mēs varēsim par to runāt. Bet šobrīd nekas neliecina par to, ka kaut kam vajadzētu notikt ne tā, kā mēs esam vienojušies.